Es esmu Andrejs Rastargujevs, es nodarbojos ar biatlonu. Man ir komanda, bet viņu neviens neredz, bet tomēr redz mūsu kopēju rezultātu. Tā sajūta bija kaut kāda savādāka, jo tas bija īstenībā arī mans pirmais treniņš skolā. Tā bija pirmā klasītē, decembris, ja es nemaldos. Pirmā uzvara man bija, kā es tagad atceros, rajona sporta spēles. Alauksnes tajā brīdī, tajā laikā Alauksnes rajona sporta spēles. Tad es biju vinnējis savu vecumu grupu. Tas jau, protams, priekš manis bija ļoti liels prieks. Visticamāk, ka vairāk tā domāšana pareiza bija no mammas puses. Jo viņam vienmēr lika visu pa plauktiņiem. Neteikšu tā, ka es esmu pedants. Gluži otrādi, es īsti pedants neesmu. Bet tomēr arī cenšos, vai būtu kaut kāda kārtība. Un pats galvenais, vai viss ir godīgi, vai nekas nav nevienam aiz muguras, bet spēlēt var atklāt un kārtīgi vienmēr. Jūlija mēnesis vienīgais nogrieznis gadā, kad biatlonists Andrejs Rastargujevs ir tikai mājās Alūksnē. Sagatavošanās cikla viens no smagākajiem posmiem, jo pagājuši 4 mēneši kopš sezonas beigām un tikpat jāgaida līdz jaunās sākumam. Rastargujevs aizvadītajā sezonā atgriezās sacensību apritē. Pēc sporta arbitrāžas tiesas piespriestās 18 mēnešu diskvalifikācijas. Es negribēju vienkārši tā beigt savu karjeru. Kā mēs beidzu. Kāds vienkārši man pateica, ka to jābeidz. Kā nebija tāda izvēle manas rokās. Un ar Naģeždas palīdzību, kura bija man blakus, palīdzēja man, morāli atbalstīja. Tad, kad es tur gulēju gultā un neko negribēju darīt, tad viņi man stutēja, meta nos no gultas, un saka, kaut ko darīt. Aizvadīto sezonu pasaules kausa kopvērtējumā latvietis noslēdz 22. vietā. Treniņiem Alūksnē līdzi sako ne tikai dzīves biedrene Naģežda, bet arī treneris Valdis Bērziņš. Ir svarīgi treniņi arī te, ātrumā šaušanas un arī, protams, peldēšanā. Mums ir ļoti skaists liels ezers, kur var peldēt, airēšanā, kur var mums ļoti daudz jau airēt. Un kopumā Alūksne tomēr ir mana dzimta pilsēta un arī dod arī savu spēku jaudu. Un tā kā arī jūlijā mēnesi visi dārzeņi ir pieejami no mammas dārza, tas pats arī ogas. Tas pats arī visādi zaļumi. Un tas jau, tāpēc tas arī lielākoties jūlijā arī esmu te. Un arī laiks foršs. Velc, turi! Kā atzīst treneris Bērziņš, tad Tempļa kalnu virsotni par mērķi uzstādījuši daudzi sportisti karjeras laikā. Un tikai pēc 7 piegājieniem šī treniņa daļa noslēdzas. Sako skrējiens atpakaļ uz Mežnieku sporta bāzi. Pietiek. Laižam. $18 no 20. Andrejam šodien sašauts. Tas viņam dos augstu vietu. Andrejs finišē. Pagaidām viņš ir līderis. Lielisks starts šodien Andrejam ar 2 soda minūtēm. Viņš apsteidz Fionu Maie. Fiona Maie 3 minūtes un pagaidām ir pirmais. Un svētdien mēs viņu 100% redzēsim distancē ar kopēju startu. Vislabāk labākais rezultāts klasikā. Tomēr sajūtas laikam ir citādāks nekā pašam gribētos finišā. Jā, pieļāvu 2 muļķīgas kļūdas stāvus. Pēdējais šāviens un... Jā, tad redzēsim beigās finiša protokolu, kas tur palika beigās. Bet no 2 te ir daudz. Kārtējo reizi tu apliecināji, ka šaušana tev šajā sezonā ir fenomenāla. Ar ko tu to raksturo? Ar darbu.
Andreja pirmais pjedestāls pasaules čempionātā palika viena šāviena attālumā. Nu, re, šitas. Tur palika medaļa. Tur palika medaļa. Liktenis pietrūka tā viena. Viens mazāk būtu bronza, divi mazāk būtu sudrabs. Nu, zelts, diemžēl, nevarēja būt šogad. Tur kļūdiņa ir maza. Mikronu milimetros var būt pieļaujami, ja? Bet pēc 50 metriem šeit viņa pārvēršas centimetros. Nevar grūti ir izmērīt to kļūdas vērtību tur. Vajadzēja būt, vai ne, bet sportā un īpaši biatlonā vienmēr ir tā, ka kaut kur kaut kas pietrūkst, kaut kas vēl nav dots, vai ne, bet varbūt, kad tas ir atlikts uz drusku vēlāku, kad nāks vēl vairāk kaut kas dots. Jo, nē, tas Andrejs ir gatavs šodien, nu, paši skatāties, ka viņš ir gatavs to nulli izšaut. Uz savu pēdējo startu šī gada pasaules čempionātā Andrejs devās ar misijas apziņu – pabeigt čempionātu uz maksimāli labas nots. Andrejs 5. 6 sekundes viņš zaudē Fionam Majē. Gals, Fions Majē. Un ar Andrejs. Pirmais trīnieks un arī Tarja B. 8 sekundēs Fions Majē, Dals Rastargujevs Tarja B. Pēc tam 13 sekundes līderim zaudē Samuelsons Johannes Stiņas B. Viņi pievilks klāt. Andrejam būs 5. mērķis. Tarja B 83%, Johannesam 86%. Johannes Stiņas B precīzs. Un Andrejs arī. 15. Bravo, Andrejs. Andrejs dodas tā distancē kā otrais aiz Johannesa Stiņas B. Bet vai Andrejam vajadzētu par katru cenu tiekties turēt līdzi Johannesam? Domāju, ka nē. Nē, es domāju, ka viņš ies savā tempā. tempā. Ko viņš ir šodien gatavs, jo mēs jau nezinām, uz ko viņš ir gatavs. Varbūt, ka viņš ir gatavs pietuvoties. Jā. Viņam jāiet savā tempā, un viņam jākoncentrējas uz šaušanu. Atgādināsim, ka pagājušajā pasaules čempionātā Andrejs bija 5. Nu jā, un tas ir otrais labākais rezultāts vēsturē. Latvijas biatlona vēsturē šajā distancē pasaules čempionātos. Ilmārs Brīcis pirms 20 gadiem, Hantimans Īskā 4. Nu, te laikam viss skaidrs. Bravo! Tā ir medaļa. Super! Es tā ceru, ka tā ir medaļa. 20. Tā ir medaļa. Beidzot. Bravo! Viņam tas Bravo, ir Andrej. Izcils pasaules čempionāts Latvijas komandai un viņas līderim Andrejam Rastargujevam. Fantastiski noskaņoties, jo atcerēsimies, ka viņš ir vakar komandai palīdzēja pēdējā etapā un atdeva visus spēkus, un šodien atkal ir ierindā un izdara izcilu darbu. Šo vēsturisko kadru vajadzētu nobildēt un saglabāt. Tas arī tiks izdarīts Latvijas biatlonā, ne tikai biatlonā, Latvijas sporta vēsturē. Andrejs Rastargujevs, pasaules vicečempions. Kāds šobrīd sajūtas, Andrej? Viss kārtībā. Viss sanāca, kas bija sanāca. Raksturo kādas emocijas tev bija distancē, kad jau šita medaļa ir tuvu ar katru soli. Jāpabeidz viņa pats galvenais, lai vārdu nostāvētu kājās, jo pieredze ir te, tā kā jāstāv kājās uz beigām. Kurā brīdī tev sākās cīņa par medaļu? Pēdējais 100 metros, laikam, jo es jau biju gatavs. Šodien es biju gatavs. Šaušanā likās, ka tiešām perfekti aizvadīja un arī pārliecinoši. Kāda bija tava pieeja, kā tu domāji, kāda bija tas galvenais arī uzdevums šodien? Sašaut, galvenais uzdevums sašaut, un pieeja bija tāda, ka jāšauj, nav variants. Nav ko baidīties, nav laiks vairs, viss. Jādarbojas, bet gribēju pateikt liels paldies. Komanda nostrādāja fenomenāli vienkārši, ka visu čempionātu, un tas bija kaut kas fantastisks, un arī slēpes slīdēja, pats jūtos labi, un arī meitenes un čāļi visi tikai nefanoja, bet bļāva un arī deva informāciju, nu viss sagājuši, viss sakrita. Mēs runājām sezonas sākumā, es te žundā, tu teici, ka tev motivācija ir tas bleķis, kura tev nav. Tagad, kad tev ir tas kaut kādā mērā akmens novēlies no sirds, no pleciem? Šitais bija mazais mērķis.
Tā kā, bet viņš ir. Tas jau pats galvenais, un viņš ir izpildīts. Congratulations, your first medal at the World Championship in the age of 35. How does it feel like for you? I feel fantastic, awesome, unbelievable, amazing. It's a wonderful race for me, and I've been waiting so many years, and already I made it. What was the difference today between the race today and all the other races before? Today I've been ready for that, just ready. I just know I need to make it my job, and everything will be good. Sounds so easy. Thank you very much. Andrés Rastorgujevs, die Silbermedaille seit 2009 im Weltcup, war zweimal Zweiter im Weltcup. Das waren aber die einzigen Podien in Einzelrennen. Und Sven, du hast mir eben noch erzählt, da ist sogar ein deutscher Trainer, der da seine Finger mit im Spiel hatte, was auch die Schießleistung von Andrés angeht. Also einer, der auch mir ganz viel beigebracht hat und der deutschen Mannschaft, Klaus Siebert, hat auch ihn unterstützt und wird von oben zugucken und sich natürlich freuen, dass das jetzt endlich geklappt hat. Und André war schon immer auch, André Rastorgujevs, ein sehr starker Läufer, wo es im Schießen nicht geklappt hat. Er war so ein junger Wilder und ich denke, das ist nochmal was ganz Besonderes, dass er heute einer von 2 Schützen war, fehlerfreies Schießen. Also da kann man sagen, die Finger vom Klaus waren hier mit drin und heute fehlerfreies Schießen von ihm. Auch danke an Klaus Siebert. Und dann mit 35 sah er auf der Strecke auch noch sehr gut aus, ne, der Lette? Ja, auf jeden Fall. Also er ist ein guter Läufer, er ist auch bekannt dafür, hat eine Trefferquote von 88%, konnte sich da steigern, wurde hier schon mal Vierter und heute hat es endlich geklappt und ich glaube im kompletten Starterfeld vergönnt es ihm jeder. Er ist wirklich schon lange dabei, hat immer hart gekämpft, war schon ganz oft nah dran und heute hat es endlich klappen sollen und das ist auch immer ein schöner Moment, wenn nicht nur Norvēģi ganz oben stehen. Prieks redzēt Andrejā smaidu, jo mēs zinām, cik viņš bijis nopietnas iepriekšējās intervijās, beidzot viņš smaida. Mēs dzirdam, Mūsēji. Viņi var būt 5, bet viņi būs skaļāki par 1000. Mums ir pieredze. Sudraba medaļa. Andrejs Rastorgujevs. Bravo, Andrejs. Lūk, visu karogu, Andrejs. Čehvāda, Latvišskā. Jāaplauda Andrejam, ir tiešām veiksmīgs, fantastisks čempionāts un beidzot pasaules čempionāta medaļa. Pirmais, es gribēju pateikt lielu paldies savai līgavai, Nadeždai. Jā, pateicoties viņai, es esmu te. Es sniedzu jums šo interviju, un mēs izcīnījām medaļu. Paldies mammai, tētim, viennozīmīgi. Tas ir milzīgs mūsu atbalsts vispār kopējā ceļā šo medaļu. Manam pirmām trenerim, Sergejam Svečkovam, tas jau ielika milzīgu pamatu man. Turpināja Inters Berkulis, ko mēs ilgus gadus strādājam, un joprojām mēs darbojamies kopā un kontaktējamies. Perolovam, manam mentālam trenerim, ar ko mēs strādājam, viņa brālim Oļabjornam. Un Tīm Rastorgujevs, kas ar mani strādā, Toms Mārtiņš, Normons Puds, kas bijis ar mums. Un es domāju, ka ne tikai ir bijis, kā arī visiem līdzjutējiem, kas ir atbraukuši uz šejieni un izbaudīja kopā ar mums šo fantastisko momentu. Jā, arī jūs Latvijas televīzijā, ko arī es vairāk pieminēju, ka tomēr ir jābūt šādos pasākumos un šādos mirkļos mūsu faniem, kas sēdēja pie TV ekrāniem
maniem personīgiem atbalstītājiem, kas deva man iespēju vispār būt tajā brīdī, kad nebija neviena. Un, protams, mūsu lielai, var saka, ka mazai, bet ar lielajiem mēs esam tomēr arī lieli. Mūsu valsts Latvijai. Paldies!